Tātad pirmdiena medicīnas centrā ģimenes sirds ir grūtnieču diena. Pirmdienā veicam grūtnieču aprūpi, kad grūtnieces tiek gan pie vecmātes, gan pie ginekologa uz ultrasonogrāfiju. Tā kā stājas uzskaitē jaunas māmiņas, nāk tās, kuras jau ir uzskaitē, un kā šodien, kur mums ir māmiņa, kurai drīz jādzemdē teju, un kur ir atnākusi uz, protams, savu iespējams pēdējo grūtniecības vizīti. Ja? Tā kā pilna diena, pilns komplekts, atnākot šeit, paņemam arī analīzes, veicam sonogrāfiju, apskatam, aprunājam, novērtējam. Un bieži vien, šoreiz varbūt nav, bet ir reizes, kad nāk ar tēti un vēl ar... Un bērniem citiem lielajiem. Jā. Nu ko, tad sāksim šodien mūsu darba dienu. Sveiki, man prieks tevi satikt vizītē, un kā es parasti vienmēr pirmo jautājumu uzdodu, kā tu jūties šodien? Un vai tev ir kaut kādas sūdzības, un varbūt kaut kas tāds, par ko tu gribētu šodien parunāt? Un tas, ko mēs vēl noteikti katrā vizītē darām, es jau šodien gribētu tev vienalga pamērīt, izmērīt, kāds tam mums ir asinsspiediens šobrīd. Ļoti labi, klausies. Asinsspiediens tev palicis ideāls. 127. Tas ir labi. Tas nozīmē viss kārtībā, vienkārši kaut kāds neliels stresiņš, ko mēs arī varam šeit uz vietas izdarīt. Tas ir paskatīties asins analīzes no pirkstiņa. Te mums ir tāds brīnišķīgs quick read aparāts, ar kur var uzreiz izmērīt, kāds ir hemoglobīna līmenis un kāds ir iekaisuma rādītājs, ir CRO. Tas ir liels tāds bonus, ka mēs varam šeit uz vietas uzreiz paņemt no pirkstiņa pilīta analīzēm, asins pilīta analīzēm, un uzreiz jau dažu minūšu laikā jau būs rezultāts. Jā. Tad paņemsim vienu pirkstiņu. Ļoti labi rādītāji ir tev. Jā, riktīgi paši pakāpēs ir hemoglobīns. Tas ir brīnišķīgi. Jā, Rasa, prieks mums te tagad pierakstīt tonīšus. Ļoti labi skatos, arī mazulīts jūtās labi un pat smukas kontrakcijas zīmējās. Jā, tā brīnišķīgi. Es domāju, ka drīz būs arī dzimšanas diena. Tie zaļie cipariņi, tā ir mazulīša sirsniņa, un tie zilie cipariņi, tie rāda kā dzemdes aktivitātes. Un tad mēs šeit pierakstam, te var ļoti labi redzēt, kā mazulīša sirsniņa pierakstīsies un kā pierakstīsies arī dzemdes aktivitātes, arī izstās ļoti skaistas kontrakcijas, un šajā laikā ir bijuši. Vizītes laikā mēs vienmēr arī paskatāmies, gan kā mazais ir iekārtojies, pataustam, kur viņam ir muguriņa. Piemēram, var labi sataustīt, ka šeit viņam ir muguriņa, ka šeit ir tā kā brīvs un tukšs, un šeit viņam ir muguriņa. Un tad mēs arī vienmēr pamēram puņķuku, izmēram arī gan vēdera apkārtmēru, gan izmēram, cik smuki ir paaudzies mazais. Un mēs varam redzēt, izmērot, cik centimetrus, parasti tik, cik nedēļas, tiek aptuveni arī centimetri. Un Rasiņai tieši tā arī sanāk. Un tā kā izmēr, tad caur sāniņu griezies, un caur sāniņu tad arī var celties augšā. Tagad dodamies uz kabinetu, kur tiks veikta grūtnieču sonogrāfija. Lūdzu. Mēs veiksim 3. trimestra sonogrāfiju. Mammītei bija bērniņam jādzimst jau šajās dienās, bet bebītis ir aizkavējies. Un kādreiz, lai saprastu, cik tad ilgi mēs varam gaidīt,
Tad mēs uztaisam vēl sonogrāfiju, lai paskatītos, kā mazais jūtas, cik ir daudz augļūdeņa, kā viņš kustās. Un tā kā taisīsim tādu sonogrāfiju. Ja? Mēs uzspiežam uz puncīša želeju. Kāpēc? Tā ir speciāla želeja, kas mums dod labāku ultraskaņas caurlaidību un labāku apskati. Un tad mēs skatāmies, kā mums bebītis guļ, kāda viņam ir pozīcija, muguriņa ir uz šo pusīti, redzam sirsniņa, kura pukst. Jā, un tad mēs, protams, paskatīsim, viens ir pozīcija, kā guļ bērniņš, tad mēs paskatāmies augļūdeņi, cik ir daudz pietiekoši, te jau redzu, ka ir pietiekoši, pat uzmetot aci, bet, protams, mēs pēc tam to varam objektīvi samērīt. Redzam to, ka bērniņš guļ ar galviņu uz leju, tā kā ir iegūlies pareizi, un reizēm arī samēram parametrus, lai izvērtētu, kāda ir galviņas atbilstība pēc parametriem, lai viņš būtu gatavs dzimt un lai mammīte arī viņu varētu piedzemdēt. Un tad saprotam pēc visiem šiem parametriem, mērījumiem, cik tad ilgi un vai varam gaidīt, un tad arī nosakam to datumu, kurš ir tas kritiskais datums, kad vairāk gaidīt nevar un, piemēram, ir jāstājas stacionārā uz dzemdību indukciju. Protams, tas ir atkarīgs arī no mammas vēlmēm, no pašsajūtas, labsajūtas un arī no šiem sonogrāfijas datiem.